Sveicināti! Jāsaka, ka pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par nodarbinātību, un gan valsts prezidents, gan arī dažādās citās sarunās tiek atzīts, ka tai būtu jābūt par valsts prioritāti. Es šodien arī gribēju runāt par nodarbinātības jautājumiem, un uzreiz jau pateikt to, ka tā ir ļoti plaša tēma. Un pirmām kārtām es gribētu iezīmēt šo tēmu, lai kādā no nākamajiem blogiem runātu par tādiem citiem aspektiem. Pirmām kārtām es šodien gribu runāt par nodarbinātību un nevis par nodarbināmību. Jo, ja mēs runājam par nodarbinātību, tad mēs vairāk runājam par skaitlisku izteiksmi un par iespēju arvien lielākam cilvēku skaitam iesaistīties darba tirgu un, protams, arvien vairāk kvalitatīvās darba vietās. Tad, kad mēs runājam par nodarbināmību, kas nav šīs dienas bloga tēma, tad mēs vairāk runājam par to, cik mūsu cilvēkos ir prasmju un zināšanu, lai viņi gan savu konkurētspēju, gan uzņēmumu konkurētspēju ievērojami palielinātu. Tāpratās par nodarbinātību grūti runāt, tā vienkārši distancējoties no tā, kas notiek šobrīd darba tirgū, jo jāsaka, ka Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes priekšsēdētājai es ik nedēļu saņemu operatīvo informāciju par to, cik Latvijā ir brīvu darba vietu un cik Latvijā ir radušās jaunas bezdarbnieku skaits. Un, diemžēl jāsaka, ka šo jauno darba vietu skaits ir ļoti mazs. Tāpēc vēlētos šodien uzrunāt gan tos cilvēkus, kas meklē savu vietu darba tirgu, gan tos cilvēkus, kas nodarbina speciālistus, gan arī tos cilvēkus, kas veido rīcību politiku. Vēl es gribētu atsaukties uz pagājušā nedēļā notikušo strateģiskās analīzes komisijas tikšanos ar ekonomikas un nodarbinātības ekspertiem. Un jāsaka, ka šajā sarunā tika runāts par nodarbinātības veicināšanas un kāpināšanas iespējām vairāk no tādiem fiskāliem, ja makroekonomiskiem apstākļiem. Es šodien vairāk gribētu atkal runāt par to, cik mums ir nepieciešams sakārtot šīs darba tiesiskās attiecības un cik ļoti mums ir nepieciešams veidot atbalstošu nodarbinātībai politiku un atbalstīt uzņēmumus, kas šobrīd ir spējīgi šīs darba vietas gan saglabāt, gan arī radīt. Un tieši tāpēc, ja viena no šīm atslēgas tēmām šobrīd un prioritātēm ir noteikti nodarbinātība, manuprāt, tas ir ļoti labs un nozīmīgs mērķis. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka bez konkurētspējīgiem uzņēmumiem, bez veiksmes stāstiem ekonomikā šādi nodarbinātības rādītāji noteikti neuzlabosies. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi domāt par to, cik praktiski mēs atbalstam eksportējošos uzņēmumus un cik sekmīgi mēs spējam attīstīt tos uzņēmumus, kas strādā iekšējā tirgū un nodarbojas ar iekšējā patēriņa attīstīšanu un veicināšanu, apzinoties to, ka starptautiskais aizdevums un tā apgūšanas ceļš mums ļoti lielā mērā ierobežo šīs iespējas. Un, ja mēs runājam par eksporta atbalstu, tad, protams, viens no svarīgākajiem šobrīd ir laikā, kad mēs esam krīzes periodā, citās valstīs iekarojuši lielāku tirgus apjomu, diemžēl esam samazinājuši savus apgrozījumu rādītājus, peļņas rādītājus. Un tāpēc es domāju, ka eksporta atbalstam ir ļoti nepieciešams kāpināt kvalificēto speciālistu ienākšanu. Un jāsaka, šis ir arī īstais laiks, lai uzņēmumi pārskatītu savus cilvēku resursus un piesaistītu pēc iespējas vairāk labu speciālistu. Un šajā gadījumā es vēlētos arī uzņēmējus aicināt arvien vairāk izmantot modernas darba organizācijas formas, par kurām runā arī mūsu eksperti, pie kuriem var konsultēties visos Latvijas reģionos. Un šīs modernās darba formas paredz gan attālināto darbu, gan nepilnu laika darbu, lai varētu nodarbināt pēc iespējas vairāk speciālistu un pēc iespējas vairāk speciālistiem dotu papildus nodarbinātības iespējas citos uzņēmumos. Otrs aspekts ir, protams, infrastruktūras projekti, Eiropas fondu izmantošana, lai radītu darba vietas šeit Latvijā.
un lai tie cilvēki, kuri ir saskārušies ar krīzi, īpaši būvniecības sektorā, īpaši arī tādos sektoros kā biznesa konsultācijas, kā starpniecība, lai arī viņi varētu šo sektoru attīstībā veiksmīgi integrēties. Otra lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, ka mēs laika posmā, kad nodarbinātības rādītāji ļoti zemi, neaizmirst par divām grupām. Un tās ir divas grupas, par kurām arī konfederācija šobrīd ļoti aktīvi aicina politiķus domāt un ir pati gatava arī iesaistīties šo grupu nodarbinātībā. Un šeit ir jāpiemina jaunieši, un šeit ir jāpiemina pirmspensijas vecuma cilvēki. Ja mēs runājam par jauniešiem, tad mēs apzināmies, ka tūlīt nāks pavasars, tūlīt nāks izlaiduma laiks. Un šiem jauniem cilvēkiem būs iespējams, ka samērā grūti ieiet darba tirgu, jo pieredze, kā mēs zinām, jauniešiem beidzot skolu ir ļoti maza. Un tāpēc mēs aicinām arī politiķus pārskatīt tās nodarbinātības valsts aģentūras programmas, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, lai varētu nodrošināt prakses vietas jauniešiem, līdzīgi kā tas šobrīd norit ļoti daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, kur jaunieši iziet vismaz gadu vai 2 gadu prakses. Vēl viens aspekts, kas noteikti ir svarīgs, ir pirmspensijas vecuma cilvēki, un jāsaka, ka konfederācija ir ļoti gandarīta par to, ka mums ir izdevies tomēr pārliecināt gan ierēģus, gan politiķus par to, ka ir jādod iespēja cilvēkiem tās kvalifikācijas, tās prasmes, kuras viņi ir ieguvuši savus darba dzīves laikā, arī atbilstoši novērtēt. Jo tikai tad šie īpaši, gribētu jau teikt, cilvēki, kuriem ir 40, 50 gadi, varēs veiksmīgāk sevi apliecināt darba tirgū, arī dot apliecinošus dokumentus savai kvalifikācijai un, protams, arī nodrošināt savu personīgo labklājību. Vēl viens aspekts, par ko es šodien gribētu runāt, protams, ir darba tiesiskās attiecības. Un jāsaka, ka darba tiesisko attiecību ziņā būtu ļoti svarīgi, lai šajā tik kritiskajā laikā mēs tās darba tiesiskās attiecības tomēr dibinātu atbildīgi. Jo tuvojas laiks, kad Finanšu ministrija gatavojas nākt klajā ar jaunām nodokļu pamatnostādnēm tuvākajā laika periodā. Un, protams, ka viena no lielākām bažām ir tā, ka iespējams vieglākais ceļš ir uzlikt nodokļu maksājumus, jaunu apgrūtinājumu tiem, kas šos nodokļus maksā. Bet mans aicinājums būtu, lai ik viens, gan darba devējs, gan darbinieks apzinātos to, ka viņa sociālā drošība ir ļoti svarīga. Un tieši tāpēc nodokļu nomaksa arī ir svarīga, lai nākotnē varētu justies drošāki un līdzīgās ekonomiskas cikliskā lejupslīdes periodā justos pasargāti. Jo tieši tāpēc, ka sociālā budžetā bija uzkrāti tik ievērojami naudas resursi, mēs šobrīd arī vēl varam rūpēties par tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši bezdarba situācijā. Tās ir vairāk tādas lietas, ko es gribēju ieskicēt un par kurām runāt šodien nodarbinātības kontekstā. Un es ļoti ceru, ka priekšlikumi par to, kā kāpināt gan produktivitāti, gan arī darba vietu skaitu, nāks arī no Saki bloga skatītājiem un arī no šī bloga lasītājiem. Paldies!